Pirmkārt, galvenā lieta neapšaubām ir IT sistēma optimizācija. Un augstums, ko valsts kancelē veikt, viens no tiem galvenajiem sistēmām arī bija tāds, ka šī brīža situācija ir, kā maigi izsakoties, diezgan liela punkta. Katra no iestādēm dara lietas, kā viņi vienā prātā, tiešām kaut kāds viens feodālis vai viens tas sistēmas administrātors, vai tas pasūtītājs, kurš kaut ko dara. Kā viņš to dara, neviens īsti tam pakaļ nesaprot. IT sistēma optimizācija, bet tad uzreiz varu teikt, ka mēs runājam jau visu detaļās, kam būtu jānotiek. Manuprāt, nebija jānotiek pēc tāda principa, ka no apakšas uz augšu, bet arī ievērojot to, ka tu nedrīkst paņemt kumos uzreiz par lielu. Tu nevari uzreiz pateikt, ka rītā mēs ieviesīsim tur 55 datubāzu apvienošanu vienā, tikai tāpēc, ka tas kumos tiešām būs par lielu, kas fiziski nav pacients. No apakšas uz augšu, ko es ar to domāju? Es ar to domāju, ka sākumā ir jāķerās vienkārši pie konkrētām lietām, piemēram, pie konkrētu fizisku tīklu apvienošanas, pie konkrētu fizisku serveru salikšanas vienā sistēmā, pat vienā telpā. Vai godīgi sakot, ja saliktu sākumā kopā tīklus, pēc tam kopā serverus, pēkšņi izrādītos, ka 200 serveri ar Microsoft Exchange nav vajadzīgi, tā kā apmēram šobrīd, lai tikai pastu administrētu valsts pārvaldē. Pilnīgi mierīgi iespējams, ka pietiktu 10 reizes mazāk, kas uzreiz automātiski nozīmē mazākus izdevumus. To pilnīgi mierīgi var darīt. Tādā brīdī, kad tev ir jau salikta kopā sistēma, tad var likt kopā arī aplikācijas. Jābūt vienai atbildīgai personai valstī, ko arī sektors ir prasījis. Viņus neinteresē, vai tas ir premjeras, vai vicepremjeras, vai birojā, vai kur. Bet šobrīd, teiksim tā, fiziskā infrastruktūra, ja tas, kas vairāk ir tas ICT, kas par bītajos reitingos ir pie 100 punktus, tas ir satiksmes ministrijas pakļautībā. E-governments saucamais, kur mēs bijām bišķi labāk 41. 44. Tas ir tā, ka tagad ir apkūpa pakļautībā, ja bijusi reāli pārvalda pēc tam kādu šeit ministrs. Savukārt uzņēmumi, kas ir Telekoms un saistīti ar LMT, ir ekonomikas ministrijas pakļautībā. Jo katra ministrija, viņi stāv pa sev. Tāpēc tad, kad veidoja e-ministriju un pēc tam pārveidoja ielikt viņu citur, viņas uz kaut kādu brīdi, tas viņas status ir jāpaceļ kaut kur augstāk. Es teiktu, ja svarīgā brīdī tas ir kaut vai vicepremjeru līmenis kaut kāds. Nu, vai īpašs ministrs, kas ir blakus premjeram tūmā, ja? Nē, nu tā ir tehnika, tā ir taktika. Bet ideoloģiski sektoram ir jābūt vienam cilvēkam, kas ir politiski atbildīgs, ar ko runā. Un tad tu vari darīt. Jāskatās patiesībā acīs tās iepirkumos ir problēmas arī ļoti liels ar IT jomā. Nu, es to diezgan droši zinu, kad tie konkursi ir savādi, un tas viss kopums veidojās tāds ļoti nepatīkams. Ir noslēgti konkursi, ir noslēgtas sistēmas, ir segregētas dažādas ministrijas iestādes un tā. Tas ir vienkārši ļoti komplekss, bet no trešā lieta ir tā, ka ir apvienošana, ir tā, ka viens cilvēks, bet tā pašā laikā es vēlos vērst uzmanību, ka bija taču e-lietu ministrija un it kā viens cilvēks atbildīgs par IT lietām, vairāk vai mazāk, agrāk bija tā pusministrija. Vai tas palīdzēja? Mēs varam formāli teikt un teiksim, blefot teikt, jā, būs viens cilvēks, kas visu kontrolēs, tur IT, tur uzraug, bet ļoti svarīgs tas, kā tas cilvēks ir izvēlēts. Ja viņš ir izvēlēts politizētā veidā, viņš ir vienkārši, es negribu tur tagad teikt lielitnieks vai vēl kaut kā, bet ja viņu vienkārši, politiski ieliek, viņš varbūt nav kvalificēts, un sanāk, ka tas viens cilvēks, nespēja izdarīt tās lietas, tāpēc, varbūt... Kāds ierosinājums, ka industrija no savas puses izvēlās? Es domāju, ka varētu būt, teiksim, bet es domāju, ka ar to, teiksim, sākās, protams, ka tās divas lietas ir tās administratīva un sistēma atvērtība, bet, principā, varbūt varētu teikt, ka tās viss sākās ar to, kas ir šis galvenais cilvēks. Ok, ja tā IT industrija, teiksim, izvirza no savus vidus, teiksim, cilvēku, ko viņi respektē, izvirza trīs, un tad politiķi tiekās un viņi nolēma, kurš tad ir tas labais, un tad sanāk, jā, ir viens atbildīgais cilvēks, bet labs cilvēks, un tad jau viņš veido to infrastruktūru, viņš runā ar ministriem un tā tālāk. Pirmais, neanoformulē mērķi, ko mēs gribam sasniegt. Samazināt birokrātiskā aparātu, ierēģinu skaitu, tad ekonomēt budžeta līdzekļus, ekonomēt laiku, gan ierēģņu laiku, gan iedzīvotāju un patērētāju klientu laiku. Domāt, nekāda birokrātiskā sistēma neļauj sevi samazināt vai samazināt savu budžetu. Šie projekti, IT projekti ir ļoti bīstami šai sistēmai, jo viņi tātad spiedīs samazināt darbinieku skaitu, ko šī iestāde nevēlas un negrib. Otrais, ja atbrīvosies pēc principā laiks, tad ierēģinu laiku jāizpilda.
kaut kāda veida vajadzīga politiska griba. Un lai šo te pretestību pārvarētu. Un līdz ar to, ja mēs izvirzām pieņemsim valsts pārvaldes reformu, un tur ir kādi skaitliski radītāji, cik mēs plānojam samazināt ierēģņu skaitu, cik mēs plānojam to gadu laikā iekonomēt. Un skatoties uz IT projektiem, kas konkrēts šīs projekts, kādu rezultātu varētu dot. Un varbūt tiešām nedot izstrādāt šo valsts kancelēju, varbūt izstrādāt, dot izstrādāt piedāvātāji, tie, kuri piedāvā šo projektu. Es tomēr uzskatu, ka mēs maz izmantojam tieši speciālistu pieredzi, zināšanas un tieksmi pēc lielām darbiem, kas šeit mums valstī. Un es šeit runāju par divām asociācijām. Viena ar Latam, noteikti citi Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas aktivisti, kuri, cik es saprotu, jau noslēguši memorandu ar valdību, konkrēti ar Zelna fondu, tas bija, man liekas, kā šī gada pavasārī, vai ne? Un es domāju, ka tas ir pareizs ceļš, kurš ejams, jo uzskatu, ka tomēr nevis politiķi un ne ierēģi ir IKT modes notiecēji, bet tieši tie, kas nodarbojas ar IKT ikdienā, viņi saprot labāk, kur ir dzels, kurš vēl nav izmantots mūsu resursos. Latvijas valsts nav nekas vairāk kā viens vidējs Eiropas uzņēmums, labi liels pieņemsim. Ja? Un principā, kā veidot IT pārvaldību tāda izmēra uzņēmumos, ir zināms, var apskatīties, var noskaidrot, var paskatīties piemērus, un tā nav nekāda Amerika. Ja? Un tas, tādā ziņā man liekas, ka ir labi, ka visi tā kā piekrīt, ka tur jābūt drusku stingrākai rokai, lai ar to tiktu galā, jo tas ir skaidrs jebkurā uzņēmumā. Ja? Kad pārmaiņas vai pārmaiņu vadība ir, tur ir jābūt kādam līderim tajās pārmaiņās, ja? Kādam, kas viņas sit cauri rupi izsakoties. Ja? Un tā... Ņemot vērā to, ka IKT ir tehnoloģisks process, ja mēs virzam normatīvu aktu izmaiņas, kas ir patiesībā biznesa procesa definēšana, kura ir jārealizē informācijas sistēmā. Tur nevar būt vienas nakts lēmumi. Jo pretēji, nevar viņus šodien nolemt un rīt jau īstenot informācijas sistēmā. Tas vienkārši tehnoloģiski nav iespējams. Tas vienkārši ir jāievērtē jau iepriekš. Ja? Un tas, ko mēs redzam, kas šobrīd ir ļoti būtiski. Mums ir jāpadomā par iedzīvotāju izglītošanu. Un te es mazāk pat domāju par to, kā iedzīvotājiem, kā viņiem tur spiest to peli vai atvērt konkrēto mājaslapu. Pirmā lieta, viņiem ir jāparāda, ka IKT rīki, kas valstī ir radīti, priekš iedzīvotāji radīti, ka viņus vajag izmantot, ka tur var dabūt konkrētu pievienoto vērtību, viņš savā ikdienas dzīvē.